Vairākums Madonas sacīkstē pieteicās Krievijas čempionāta brīvajā klasē, jo pārāk maz. Mūsu rallija-reida tehnikas vidū ir spēkratu ar spēkā esošu homologācijas termiņu – čempiona tituls, taču Latvijā jau 2. gadu pēc kārtas tiek izcīnīts viss ieskaits apvienojot. Dalībniekiem krietni kuplākajā Krievijas čempionātā gan šādu risinājumu vēl nevajag pielietot. Te sacīkstes pirmajā ātruma posma gan pagāja Jaroslava Solovjova un Konstantīna Žilcova vadībā. Diemžēl pēdējā dopā apmests kūlens un tehniski pārākā vienība izstājās. Šāda pirmā pozīcija tika uzdāvināta Tomam Brantam ar Kārli Čurksti, viņa pēc pirmās dienas līderi. Vai Toms sacīkstes pirmo cēlienu brauca cik spēja? Negluži patiesībā, ņemot vērā šī gada pieredze ar 3 vākiem, ja es druscīt braucu godīgāk kā parasti. Bet sanāca rezultātā? Acīm redzot, tā jau īpaši nežāvējām, braucām, ko mākam, jā, speciāli nebremzējām. Tehniski defekti neuzteica? Nē, viss kārtībā, mehi malači, viss šancē, mašīna vesela, krūmos un kokos arī nebijām, tā kā viss ir ok, pagaidām. Kā ar to upju forsēšanu? Nē, upēm nekāda vaina, te kolēģi no citām zemēm taisīja visādas brīnumus, bet, kad ļāva mums braukt, tad mēs lēnām mierīgi un pārbraucām. Viena ar minūtes atstarpējis Branta, pirmo dienu finišēja pērnais Latvijas čempions Raivis Zeltiņš ar Mārtiņu Tūteru. Pirmais aplis bija labs, mēs pat paši bijām apmierināti, priekš sevis braucām un pat jutāmies labi, nebija nekas tādu beigie pārsteigumi. Otrajā aplītī sanāca, tur bija upīte un tur mēs arī piebraucām un priekšā jau kolēģi bija jau sastājušies rindā un viens bija nogrimis tur. Tad mēs viens otru tur mēģina, ik pa laikam, viens pamēģina, otrs pamēģina, trešais pamēģina, Citam izdevās tik pāri, citam neizdevās, un tā mēs tur ņemāmies visu laiku, Bez mazai mašīnai viņš vajag priekšā? Bez mazai viņš, un tur jau bija tā kā trofija reidā nobridies, pats bija līdz viduklim, lāpsta rokās, pa ūdeni. Sen tāds nebija bijis, bet tāda maza rozīnīta laba. To, ka pirmā diena šajā ieskaitē neieviesīs skaidrību, apstiprināja arī Andra Feldmaņa un Krista Feldmaņa sasniegtais rezultāts rallija-reida pirmajā dienā. Viņi tobrīd bija 3. no līdera Branta, atpaliekot par 3,5 minūtēm. Kad Andrim sāka visi iet no rokas. Pirmais bija ļoti grūts, otrais bija jau vieglāk, jo bija jau izzīta kārtīga rise, sausa rise un jau zināja, pa kurien braukt. Pirmajā reizē tu vēl nezini, pa kurien jābrauc, un tāpēc meklējās un parasti iebrauc ne tanīs vietās, kur vajag, tad ir ziepes. Un upju forsēšanas? Upju forsēšana neatmetot gāzi iznāca, bet tā bija kļūda atkal. Aizlēja motoru un tad pēdējos 10 km rīsdīdamies braucām. Kamēr viss izžuva, kamēr viss izdzesējām, bet pēc tam jau atkal aizgāja. 10 km daudz, un te mēs redzam, kur tas rezultāts arī izaug. Jā, es varētu teikt, ka pēdējos 10 km mēs mierīgi zaudējam kaut kādu pusotru minūti noteikti, jo jaudas nebija, knapi brauc 4. ātrumu un tā turismu brauciens. Izšķirošo uzbrukumu Feldmans bija nolēms veikt nākamajā dienā. Diemžēl pieredzējušiem auto palika vien velkošie priekšējie riteņi, un šādi ātrs nebūsi. Gan arī vienā kalnā netikām, nevarējām uzbraukt knapi. Ja tur nebūtu tikuši, tad laikam būtu palikuši, bet ar Dievu palīdzību tikām. Tad sakārtojām 4x4 dabūjām pēdējā dopā, tad arī atvilkām mazliet vēseli. Atkal ne tāds rezultāts, kā gaidīt. Jā, jo nācās mums izpalīdzēt Jānim Āzim, to mēs vilkām no purvārā, rēķina minūte pazaudēta, un pašās beigās mums reduktors sāka karst, un nācās nomest tempu 20 km pirms finiša. Tur vismaz kāds minūtes, pusotras, 2, tas ir kā minimums, mēs esam atstājuši pretiniekiem handikapiņu. Turpat jau esam, bet vienmēr kaut kāda sīkumiņa gadās, laikam rallija-reidā jau tas ir normāli. Neskatoties uz to, finišā Andris iebrauc kā 2. aiz Toma Branta. It kā līdz tam šo vietu sargāja Raivis Zeltiņš, taču viņš iestiga tajā pašā Jānim Āzim liktenīgajā bedrē. Šādu no 2. vietas klasē dienu iepriekš Raivis noslīdēja uz 4. vietu. Tikai pēc pusstundas Zeltiņa palīgā saucieniem atsaucās kāda krieva ekipāža. Viens no Krievijas atbraukušais ar OZ automašīnu mūs izrāva ārā, un viņam pašam tur pat 100 metri tālāk beidzās sacensība, sajūgs nodega. Tā kā, mēs viņu pavilkām tālāk malā, tā mēs tur cīnījāmies. Es sadzīvojos varbūt ar tiem dubļiem pārējiem, it kā ir ok. Varbūt arī tā ir, pats samicinājās, pats vainīgs, kurš tad cits. 2. tā vieta taču tikai brauk.
pirmo reizi viss ir kā kārtībā. Es nezinu, kas bija šoreiz. Nu, braucām pa risi un tad, kad sapratu, ka jau ir pa traku, pa risi nevar, tad jau ārā vairs netiec. Nu, un viss sēdi. Jau nopratāta zeltiņa likstu dēļ uz viņu otro vietu sacīksts finišā pakāpās Feldmanis, bet atbrīvoto trešo vietu ieņēma Guntars Laugalis ar Reini Lilienšteinu. Pašā sākumā saradām ar tehniku, bet pēc tam jau centāmies skatīties un mērķējām tā kā augstāk, bet jāpierod, jābrauc vairāk. Bet var pielikt, kā ir. Ir tā sajūta, varbūt 75% jau izzināts. Nē, vienmēr var pielikt, bet šoreiz bija tā, kā ir, un uz nākamo reizi skatīsimies, centīsimies labāk. Katrā ziņā nav nekādos tehniskos lielos defektos. Nē, paldies Dievam, bez kaut kādiem ČP, kā tu saki, un viss notika, visa tehnika strādāja, mehāniķiem paldies, super. Pirmais te, protams, stabili otrajā dienā līderos braucošais Toms Brants. Ar sevis saturēšanu grožos viss bija kārtībā šoreiz. Bet nē, paši mēs noturējāmies, bet īsti mašīnīti negribēja tomēr noturēties. Mums tur dažādas mazas likstas, bremzes beidzās, kādā 2/3, tad mēs tā vizinājāmies. Bet līdz galam tikām, priecīgi, laimīgi, veseli. Kā ir braukt bez bremzēm? Nekur nevar pabraukt. Tās tik stāsti, kad ar mazadļa trusov, tad nobijos pa īstam, jā. Ir jau stāvbremze, puisis. Nē, tā šitai mašīnai neko nelīdz. Tātad reidu sporta ieskaitēja pirmais Brants, ar 16 minūšu atstarpu seko Feldmanis, Laugalis, Zeltiņš un Golubkina. Tātad Krievijas rallija čempionāta medaļas ir sadalītas. Latvijas rallija reidistiem gan tas vēl priekšā. Nākamais posms 9. un 10. oktobrī Skrundā.